Tātad sastāvu zvanīja Adrija Keiša, ka nebūs ģimenes apsvērumu dēļ. Pāriem deputātiem pašlaik ziņu vēl nav. Klebeko nebūs, tātad pārējiem vēl ziņu šobrīd nav. Par dienas kārtību, tātad pirms līgo tika izsūtīta dienas kārtība, kura ir mainījusies, sarkanais jauns. Dienas kārtība nav mainīta, ja? Tātad dienas kārtība nav mainīta, vienīgais Andris Spricis lūdzu neskatīt 23. jautājumu, par kuru īpašumu dara. Par lūgstiem, kad jautājums nav sagatavots, ka tātad šodienas sēdē vēl neskatām. Tātad, vai ir vēl kādi jautājumi ierosināt par dienas kārtību, vai varam nobalsot? Lūdzu balsot, kurš atbalsta dienas kārtību. Vienbalsīgi lēmums pieņems. Paldies. Pirmais jautājums. Pārskats par pašvaldības darbu. Korietis, lūdzu. Labdien, cienījamie deputāti. Es nosūtīju elektroniski ziņojumu par būtiskākajiem izpildītajiem darbiem un domas lēmumu izpildes rezultātiem jūnijā, bet ir par šīm dienām vēl papildus informācijas, par kurām vēlos jūs informēt. Pati būtiskākā iepirkuma uzraudzības birojas neatļāva pašvaldībai slēgt līgumu ar iepirkuma uzvarētāju par ēdināšanu ārpus vidusskolā, jo pārsūdzības iemesls bija tāds, ka pašvaldībai nebija pamata noteikt pretendentiem prasību, ka viņu šefpavāram ir jāpaveic 8 stundu apmācību programmu bērnu tiesību aizsardzības jautājumos. Kaut gan bērnu tiesību aizsardzības birojas apsveic un atzīst to par samērīgu prasību, jūbai ieskatā tas nav labi, ja, tāpēc viņi ir pieņēmuši lēmumu un atsūtījuši mums izpildē neslēgt līgumu ar uzvarētāju. Ņemot vērā, ka spēkā ir stājusies Eiropas Savienības regula par publiskajiem iepirkumiem no maija mēneša, tad šāda veida iepirkums kļūst atkārtotas izsludināšanas gadījumā kļūst jau par lielo iepirkumu, kur ir pretendentu iepirkuma procedūra 3 mēnešu garumā. Tātad plus vēl pierēķināt 3 mēnešu pārsūdzības termiņš, tātad līgums par ēdināšanu skolā varētu būt noslēgts tikai 17. gada janvārī. Mums ir, protams, risinājumi, kādā veidā aiziet no situācijas, jo šādi ņemot vērā šo likumas ierobežojumu, paredzam tomēr taisīt gan lielo iepirkumu, tiem 5 gadiem, gan īso iepirkumu pusgada periodā. Katrā ziņā daram visu iespējamo, lai septembrī bērni saņemtu pusdienas Ādažu vidusskolā. Tāpat arī iepirkuma uzraudzības birojas vēl nav pieņēmis lēmumu par iesnieguma izskatīšanu pārsūdzībā par bērnu dārznieku ēdināšanu Ādažu bērnu dārzā. Mums bija 2 iepirkumi, Kadagā ēdināšana un Ādažas. Tātad par Ādažu bērnu dārzu iesniegta pārsūdzība, argumentējot, ka viņi nav laikā saņēmuši iepirkumu komisijas lēmumu par uzvarētāju, līdz ar to prasa IIB atsaukt šo iepirkumu. Iepirkuma uzraudzības birojas ir pieprasījis domas paskaidrojumu un pierādījumus, ka mēs esam saulaicīgi nosūtījuši visiem iepirkuma konkursa dalībniekiem iepirkuma komisijas lēmumu. Būvvalde mums ziņo, ka pēdējos 2 mēnešos viņam ir būtiski pieaudzis būvvaldē iesniegto tehnisko projektu un apliecinājuma karšu skaits. Parasti tas projektēšana vienmēr nāk kaut kad uz vasaras sākuma tādā lielākā skaitā, bet šogad maijā vien bija 31 tāds dokuments un jūnijā jau 40. Tas tomēr diezgan laikietilpīgs process, ja būvvaldē tehniskos projektus un apliecinājuma kartas izskata kolegiāli, nevis viena speciālista līmenī, bet iesaistot mazāk kā 4 būvvaldes darbiniekus. Tāpēc šī darba izpilde nedaudz kavējās. Tam ir objektīvi iemesli. Domas priekšsēdētājs un attīstības daļa aizstāv pašvaldības tiesības saņemt struktūra fondu līdzfinansējumu aizsargu damju būvēšanai novadā, pret ko iestājās Latvijas Lielo pilsētu asociācija. Cik man zināms, šodien bija tikšanās ar varām ministru un priekšsēdētājs iespējams komentēs to atsevišķi. Tad jūlijas mums
apsvērumi, ka jūlijā mums ir jāiesniedz 2 dokumentu bloki lielos projektu konkursos. Pirmais ir pieprasīts, ka līdz jūlijā beigām iesniedzama dokumentu pakete par Muižas ielas rekonstrukciju. Milzīgais, dārgais, lielais projekts. Un otrais ir veselīgo pašvaldību veselīgo pašvaldību tīkls arī ir tiesīgs saņemt Eiropas sociālā fonda līdzfinansējumu veselības veicināšanas programmām. Mēs esam uzrunājuši visas pašvaldības iestādes, lai viņas ātri gatavo savus priekšlikumus, kāda veida pasākumus veselības veicināšanas jomā viņi spētu realizēt turpmāko 2 gadu laikā. Nu, cerēsim, ka arī mūsu pašvaldībai tiks kāds līdzfinansējuma apjoms. Tās ir visas informācijas. Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Lūdzu, Lunīte. Paldies, Lūdzu, ziņojumu. Jautājums par ēdināšanu. Kurš ir vinnētājs? Kur? Skolā? Baltika restorāns. Un kāpēc bija tāds specifisks prasības, par ko ieguvējums? Jā, tas ir tāpēc, ka mums vēsturiski vairākas reizes ir bijušas domstarpības starp ēdināšanas pakalpojumu sniedzēju, skolas administrāciju un bērnu vecākiem. Atcerieties vairākas reizes, kad ir bijuši gadījumi, kad vecāki izsaka pārmekumu, ka ēdinātāji darbinieki uzvedās nekorekti pret bērniem, izsaka aizrādījumus, aizskarošas piezīmes, uzvedās nekoleģiāli. Paši teicāt, ka trojam. Jā, tāpēc mēs arī uzskatījām, ka vismaz šefpavāram taču jāzina, kā jārīkojās attiecībās ar nepilngadīgajiem, ar bērniem. Un tad viņa pienākums ir nodrošināt, lai viņa padotie pavāri un apkalpojušais personāls uzvestos atbilstoši tā, lai netiktu skarta bērnu ciemi un netiktu viņu traumēt. Pedagogiem vēl visiem jāizdara. Ne tikai pedagogiem, jebkuram darbiniekam, kas strādā skolā, ir obligāti jāiziet šis apmācības. Jā, kāpēc mēs nevaram nolūko, kāpēc mēs nevaram, teiksim, vinnētājiem pieprasīt, vai viņš, teiksim, mēnesi vai cik ilgā periodā apmācības? Mēs prasījām, ka visiem pretendentiem, iesniedzot savu kvalifikācijas apliecinājumu, jau ir jāapliecina, ka viņa šefpavāriem šāda apmācība ir pabeigta. Un Ījūpēc pateica, šāda tik strikta prasība ir nesamērīga, vajadzētu ielikt iekšā tikai nosacījumi, ka tikai uzvarētājiem ir jāpēc šī apmācība pēc tam, ka viņš ir vinnējis šo te iepirkumu. Ne jau Baltika restorāni pārsūdz. Es saprotu, lietuvieši pārsūdz. Bet uzvarētājiem nebija. Bet tas nozīmē, ka tas konkurss tiek anulēts, viss sāk pie jauna? Varat iet Katrā ziņā doma tagad iespēja pārsūdzēt lēmumu. Mēs pārsūdzam Ilgu, un ja mums izdodās pierādīt, tad varbūt, ka vēl varam pastāvēt. Nē, nepaspēc. To tiesu. Ilgi tāpat, pat ja viņiem iesnieguma uzvaras, viņi pēc mēneša izsvīsīs. Kolēģi, situācija ir, kā parasti šādos iepirkumos ir sarežģīti. Tā, ka mēs gadu iepriekš sāktu vienalga, un redzat, kā iet. Vienmēr visos skolas ēdināšanas šajos vienmēr ir bijušas pārsūdzības, tad Pāzars pārsūdē, tad tie pārsūdē, mēs nekad netiekam. Lai kad mēs sāktu, mēs netiekam. Ēdināšana un apkurtums vistrakākie vislielākā ņemšanā. Es gribēju Lūmīt, lūdzu. Paldies, bet vēl pajautāt, vai varētu iekļaut turpmāk pa mēnesi, teiksim, kaut kādas ieteikumus vai ierosinātus sūdzības no iedzīvotājiem, kas nāk uz klientu apkalpošanas centru? Statistiku? Jā. Svarīgi, nav problēma. Mums tad būtu tāds. Jā, tikai... Kādu ieteikumu sūdzību? Jautājums, ko es vēlaties uzzināt, vai no iedzīvotājiem saņemti iesniegumi, vai no iedzīvotājiem izteiktās sūdzības, vai iesniegumi administratīvo aktu pārsūdzībai. Tad ir precīzi jādod jautājumu, piemēram, viens ir tur lūdzu nozāģēt koku aizlūdzis, vai arī tur apži iedzīvotājs lūgums, kā armijas
karavīrs ārzemju publiski tur nokārtojies Rīgo pasākumā. Jā. Tā būtu tā kā tad abas liekam vai tikai to pēdējo, kā piemēram. Jo cilvēks tāds, kur lūdz salabot, sakārtot, ieslēgt, izslēgt, aizasfaltēt vai tādus ir, dienā 5. Vienkārši, teiksim, ja mums būtu kaut kāds apstākļi, ja pa ceļiem ir, 5 par atkritumiem, 15 vai klasiski tādu neklasificēju, jo bija jautājumi, teiksim, par atkritumu izvešanu. Viņš tā ir pazudis šobrīd, un kārtīgi, tad viņš pazudis, tāpēc, ka es teikšu tādu, vai no 5 sūdzībām mums tagad ir 15, vai no 15 mums tagad ir neviena. Man teiksim, nav šobrīd tāds mobilis par to. Par šo pirmo pusgadu sūdzības esmu redzējis divas, par visu pašvaldību. Kas to raksta iedzīvotāji, kas ko viņi ierosina, ko viņi pieprasa. Viens prasa uztaisīt invalīdu uzbraukumu autobusu vieturā, viens prasa uzlabot vietas, viens prasa attīrīt vējupi, atrast, kas tad tur bija par piesārņojumu. Samazināt dārbu. Mums ir daudz tādu prasīt. Dārza ielā viens nelicis satiksmes autobusu, šoferīgs, raksta sūdzību, kāpēc Dārza ielā satiksmes autobusu. Mēs aizsūtām policiju, fiksē, tur pamāca, vienojās. Vienkārši tādus, šādas mazas lietas ir katru dienu. Un tad vienkārši, ja ir vēlme, teiksim, es sapratu to ideju, varbūt, ka tātad kāds, piemēram, uzskaita šos te, iesniegums, viņas ir vairāk iesniegumu mazāk kā sūdzības, ja? Un tad mēs viņus kategorizējam pa sadaļām. Ceļi, grāvji, sabiedriskā kārtība, tur armijas, trokšņi, teiksim, ir kaut kādas, piemēram, 10 vai 15 kategorijas, un tad mēs saprotam, pa kurām sadaļām ir, neapmierinātība vai vēlmes kaut ko mainīt. Kas ir neapmierināts esošās sēdes, un ir kaut kādi ierosinājumi jaunām idejām. Tad mēs varam skatīties tādā. Bet tā visa strādā administrācija, un es domāju, ka manuprāt, ka nav vajadzīgs pataisīt domas sēdi par šādu tik plašu izskatīt jautājumu. Tas, ko Edmunds saka, teiksim, tīri sistēmiski, tad tu runā par klientu vadības sistēmu, CRM, kuru diemžēl bet neved Latvijā ne pašvaldības, ne ministrijas. Kaut arī pēc būtības Namejā ir ļoti liela sadaļa šīs iedzīvotāju jautājumu un sūdzības, un Kacā arī ir sūdzības un jautājumi, bet šobrīd tās ir mūsu sistēmā dalītas sistēmas. Viens ir kancelēja, kura strādā tikai ar rakstītām ienākošām vēstulēm vai e-pastiem uz oficiālo e-pastu. Viņas kļūst par dokumentiem, viņas tiek arhivēts, un viņas var šķirot, tā kā tu teici. Bet, ja teiksim, Kacā kāds atnāk bļaustās, viņš nerada juridiski runājot dokumentu, tātad mēs zinām, ka ir neapmierinātība tur, no bedrēm vai gaismām. Mēs to uzzinām, bet viņš Namejā vai mūsu lietvedības sistēmā neparādās kā notikums, kā neapmierinātība. Bet ko es gribu teikt? Ja to sistēmu grib uzbūvēt, tā ir faktiski jauna, vēl lielāka administratīva sistēma, vai viņi integrē Nameju ar klientu vadību, kur mēs veicam uzskaitu par klientiem, par nozerēm un tā tālāk. Bet, piemēram, tas pats Rīgas tehnoloģijas, kas to Nameju taisa, viņi mums pierādīja, ka to nevajag darīt, ka tas nav lietvedības Rīgas, ka tā ir paralēla sistēma un tā kā mums pat lūdzot integrēt, mums neizdevās to dabūt Latvijas, var teikt, pašvaldību apkopojušai kompānijai šo te funkcionalitāti. Līdz ar to mums tas CRMs nav. Tas, ko mēs izdomājam, ir, ka saimniecības daļa, kas tikko pieņēma administrātoru darbā, var veikt savu uzskaiti, bet tas ir tikai saimnieciskās lietas. Tur nav skola vai bērndārs, tur arī var būt sūdzības vai neapmierinātība. Bet tīri, kas varētu veikt klientu pieprasījumu uzskaiti pa saimniecisko līmeni, ceļu, grāvi un tā tālāk.
Un tur tā sistēma var veidoties, bet viņa nebūs kacā, viņa būs saimniecības daļā. Kāpēc? Tāpēc, ka tur ir cilvēks, un cilvēks vai Excelī vai kaut kādā gudrākā programmā var ieveidot šo monitoringu. Bet uz namēm es īsti viņu uzturēsit nevaru. Mēs vienkārši varam sašķirot vēstules, nezinu, pa uzvārdiem, pa nozarēm, pa datumiem. Tā ir visa maksimālā funkcionāla, ko no namē var dabūt. Mēs nevaram viņu kaut kā kontēt, tur, nezinu, par problēmām. Tāda sistēma tur nav iebūvēta. Tā, ka te ir plašāks dabas jautājums. Ideja saprat, ideja pareizi un labi, bet mums līdz šim nav izdevies nonākt līdz tam rītam. Jo namējs ir dokumentu aprits programma. Un dokumenti viņi ir gan tie, kas nāk no valsts, gan tie, kas nāk no iedzīvotāju. Viņi ir vienādi. Mēs tur sūdzības ierosinājām. Nē, tā ir visa ienākošā persona, tas pieņems no privātas fiziskas personas vai no juridiskas personas. Mēneši ietvarā mēs saņemam apmēram 300 iesniegumus no privāta personām, sākot ar būvvaldē izskatīt tehnisko projektu, ja, un beidzot ar priekšlikumu un domē uzlikt vienu papildus soliņu pie pirmās ielas 31. mājas. Mēs varam uztaisīt statistiku, pieņemsim par jūlija mēnesi, cik mēs saņēmām no fiziskām personām iesniegumus un par kādām jomām. Vai tas bija viņa personisks, vai tas bija ar būvniecību saistīts, vai ar vides uzlabošanu, vai ar kāda trūkuma novēršanu, vai arī sūdzību par pašvaldības darbu. Varam parādīt. Es nezinu, ko jūs darīsiet, bet statistikai varam. Tad to var uztaisīt, piemēram, uz vienu pilotu mēnesi. Ja? Tad katrs ņem un to sakārto izdara. To darbiņu, dažas stundas viņi to izdara. Ja mēs gribam pastāvīgu mērīšanu, te prasās mums sistēma, brīdis. Un namējs, diemžēl, rāda tikai to aizberga apakšu, tās vēstules. Bet pieaugošā apjomā cilvēki komunicē caur Facebook, caur Twitter, pa telefonu, klātienē. Tas namējā neparādās. Un, teiksim, toreiz, kad bija tas trakums ar tiem atkritumiem, vairums signāli nebija rakstis. Cilvēki nāca uz kāds dusmīgi ar dūru galdā un neapvienāt. Ja? Namējs jau neuzrādīja to reālo neapvienāt. Tagad tas ir sakārtojies, bet tagad neviens nenāk. Bet principā te ir tā problēma, ka tā klientu vadības sistēma, viņai jābūt diviem galiem. Tas visa veida komunikācija, to var sasniegt arī Facebookā. Es dažreiz arī reaģēju, teiksim, toreiz, kad draudzības iela, tas bija Facebookā, tā bija kampaņa ar ierakstu, kurā parādījās šis signāls draudzības iela. Formāli tas pat nav neveiks, tas nav dokuments. Bet tur parādās šī iedzīvotāja, teiksim, kustība vai vēlme vai iztraukuma. Ok, varam padomāt par šo lietu, ja kādas idejas sakiet, bet mēs paši līdz šim neesam nonākuši līdz rīkam, viņi vienkārši nav, jo tirgu tādu pagaidām nepiedāvājas. Vismaz tas ir pašvaldības produkti, tur nav. Paldies! Jā, kolēģi, šorīt tikos ar vara ministru un tad sarunas mums notiek jau kāds mēnesis gadrīz un pirmie signāli ir izmesti no šo slūdu programmas ar vienu argumentu, ādeži juridiski nav pilsēta, jo pilsētu statusu nosaka administratīvo teritoriju likums, un ādeži šajā ranžējumā netika, nekad nav bijusi pilsēta. Ja? Tur ir grobiņi, tur ir durve ar 900 cilvēkiem, bet ādeži ar 11,000 tur nav. Un tad mēs vērsāmies gan pie dažām lielajām pilsētām, gan arī pie ministru, gan arī Kučīnskim rakstījām vēstuli, norādot, ka pirmais dāmas tika celts no programmas pilsētu tipa teritorijas. Viņš ir uzbūvēts līdz pusē, un ja šo programmu neturpina, tad ādeži vienkārši noslīgs tuvākajos plūdos, kas varbūt jau šodien. Jo ūdens apies rintī pie Gaujas tilta var skolas priekšu. Līdz ar to projektu īsti nevar neturpināt, un mums ir faktiski vienalga kādaži dēvē laukus vai kā pilsēta, bet vienā vai otrā pusē ir jābūt šim te finansējumam.
Varams apgāja apli, saprat, ka zemkopi īsti to nevar, priekš tādiem kā Ādaži, kas ir jau blīva pilsēta, realizēt. Līdz ar to Varams šodien ir mums izteicis mutisku tādu piedāvājumu, tātad ar nedaudz samazināt finansējumu apjomu 2,9 miljonu, otrajā pilsētu naudas kārtā atlasē. Un šī nauda nepietiek visam mūsu iecerētajam, Upmalām nepietiek, bet kaut kādu funkcionalitāti, protams, izveidot mēs varētu. Bet tas vēl ir vairāk piedāvājums, ar kurā runā uz šodien mēs esam atkal iekšā, ne pilnā apjomā, bet tomēr mums tas finansējums ir redzams, viņš ir iezīmēts. Un Ādaži ir vienīgā ne republikas mēroga pilsēta, kur ir pretendējušiem līdzekļiem, bet vajadzīgs vēl valdības lēmums. Ja valdība nolēma, tad varētu teikt, mums nauda būs un kaut kāda pēc 18. gada to naudu varētu uzbūvēt. Tā ir tāda īsa anotācija par šo te procesu, jo tas būtu Ādažiem diezgan bēdīgi. Tātad plūdi būtu augstāk kā vēsturiski, tikai dēļ tā, kad daļēji notikusi iejaukšanās darbā. Varbūt var papildināt kaut ko, ja viss? Upmalas netika atbalstīta, tāpēc, ka tiek piemērots Ādažu novada atzinums par to, ka mēs izvērtējam saskaņā ar likumu, kas nosaka pilsētas pazīmes, un Ādaži atbilst visām šīm likumā noteiktajām pilsētas pazīmēm. Vienīgi nav likumā nodefinēta kā pilsēta. Un tas ir apstākļus, kāpēc Ādažu centra polders tiek iekļauts, jo Ādažu ciems atbilst šīm pilsētas pazīmēm, un Upmalu ciems neatbilst pilsētas pazīmēm, faktiski nevienai, viņš ir mazs dārza apgūves ciemats, un tāpēc viņš nevar tikt iekļauts šajā programmā. Sapratu. Jā, paldies. Kad viņi skatīs? Un šobrīd viņi gatavo šo te ministru kabinetu noteikumu pielikumu sarakstu. Tikko zvanīja Muciņš, kas ir valsts sekretārs Varamā. Tātad teorētiski var apvienot arī ar Upmalām, bet tad mums ir jāiesniedz apvienotais projekts. Līdz ar to, teiksim, šobrīd mums ir redzami naudas apjoms, un jautājums, kā mēs sapakojam vienu vai divas gambjus tajā aploksnē, bet naudas vairāk nebūs. Jā, tā bija informācija par Lūdzu. To var izdarīt, procedūra ļoti vienkārši, ir iedzīvotāja aptauja, pēc tam šo aptauju mēs griežamies valdībā, valdība izvērtē deputātu lēmums, tad ar domas lēmumu mēs iesniedzam šo ierosinājumu valdībā, valdība vērš pie Saeimas, Saeimā likumu papildina ar vēl vienu pašvaldību. Tagad nedod pilsētas status. Nē, viņi dod pat vienkārši, tur galīgi nav problēma, kādā pusgadā to var izdarīt. Tā problēma ir divējādi rakstura, tātad ir praktiskā dzīve, jo Ādažiem, piemēram, ir lauku līderu programma, kas mums ir no lauku naudām pieejama. Mums ir Dambja pilsētu nauda, tātad sanāk, kad mēs dzīvam reālā dzīvē, un līdz šim mēs bijām vairāk kā lauki pēc tām naudām, kur mēs pretendējām. Tā brīdī, kad mēs pārkvalificējamies, tad ir jāsakārto, kuras Ādažu teritorijas ir pilsētu teritorijas, piemēram, Ādažu centrs un Kardaka, un viss pārējais, tad būtu lauki, nezinu, Garkalni, Elders, nezinu, Kapliņi, ja? Tas ir juridiski, mums jāuzbūvē, un viņš maina kvalifikācijas kritērijas jau dažādās programmās, kurš šobrīd ir atvērts, piemēram, līderis, ja? Kurš ir tikai lauku teritorijā. Šobrīd mēs līderi esam visi Ādaži. Tad tur ir praktiski dabas problēma, lai neradītu bardaku iekšpusē, lai neradītu bardaku, piemēram, lauka atbalsta dienestā, kurš tur vērtē Ādažu projektus, tur jābūt pielikumiem geogrāfiskiem veikām. Otra problēma ir politiska tādā nacionāla līmenī, jo skaidrs, ka Ādaži atvērš Pandoras lādi, jo tur ir pilns ar apdzīvotām vietām, kurām vairs nevajadzētu pilsētu, nav to cilvēku. Tas radīs tādu smagu politisku diskusiju, jo tas skaidrs, ka cilvēku kaut kāds lokāli patriotismu jūtas un tam līdzīgi, jā, un skaidrs, ka
Un mēs faktiski politiskajā dienas kārtībā iestriežam nepatīkamu tēmu. Latvija izmirst, Latvija aizbrauc. Un kas tad te ir vēl palikuši un kuras ir tās vietas, ja, un sanāk tā, ka lepnā pierīga kaut kādā veidā pazemo visus laukus. Ja. Un viņš ir ļoti politiski nepatīkams process pašai valdībai, pašai saimē, jo tur tādu uzvarētāju nav. Līdz ar to tādā taktiskā ziņā man ir gudrāki neaiztikt tos statusus, lai viņi ir kultūra vēsturiski, kā viņi ir, bet naudas sadalē ir jābūt skaidrībai. Ja. Un šobrīd, vismaz pēc šīm naudām mēs tā kā vairāk pēc tās paļāvības, ja varam sev vienreiz Carnikavu un Ādešu uzskatīs par pilsētu vidi, viņi nevar 5 gadus vēlāk pateikt, nē, ka jūs tagad esat lauku vidi, ja, pie tam iejaucoties dabā. Tas bija, manuprāt, tas dominējušais iegansts, kāds arī mums izdevās pārliecināt, ka ministri, jo viņi ir līgatīgi pie tām sakām, kuras ir iestājušās. Bet jautājums pēc būtības viņš karājās, viņš ir nenokārtots un šaubu nav, ka Ādeži vienmēr varēs kvalificēties kā pilsēta. Mums ir centrs, mums ir inženieru infrastruktūra, mums ir vidusskola, mums ir tas, kas nav Garkalnē vai Carnikavā. Mēs esam šajā taktā lielākās centrs, jā. Bet viņš pavalk arī blakus pašvaldību Dērzī, jo skaidrs, ka visi baidās no iespējamās administratīvās reformas un tādām lietām. Tātad, ja kāds iegūst priekšrocības, tas nozīmē citiem apdraudējumu. Tur arī bišķi vēl lokāla politikas ietekme, ko, manuprāt, ne Ādežiem, tas nav nevienam vajadzīgs šobrīd. Mums ir ar to ņemties un strādāt bez tādas pašapliecināšanās, tas labāko jautājumu atstāt valsts ziņā, jo tas ir valsts jautājums, nevis Ādežu jautājums. Jā, vai varam virzīties uz priekšu? Otrais dienas kārtības jautājums. Par metu konkursu jaunās skolas ēkas būvēšanas rezultātiem ziņo Karina Mikrofona. Lūdzu. Labdien! Tātad attīstības komitejā ziņojām par to, ka metu konkursā tika iesniegti 2 meti. Viens ar devīzi ACAB 2017, otrs ar devīzi LIN 4.0. Šeit jums ir aplūkošanai abi meti. Vienlaikus informēja, ka 15. jūnijā iepirkumu žūrijas komisija izveidoja atzinumu par metu konkursā jaunā skolas ēkā Ādežos iesniegtajiem 2 metiem un pieņēma lēmumu par Godalgas sadalījumu. Pirmās vietas ieguvējam Godalgā tika piešķirtas tiesības piedalīties sarunu procedūrā par projektēšanas pakalpojumu līgumu noslēgšanu. Un pirmās vietas metu konkursa ieguvējs ir ar devīzi LIN 4.0. Un otrās vietas ieguvējiem tika piešķirta Godalga saskaņā ar konkursa nolikumu 4000 eiro apmērā. Tādā veidā no metu konkursam piešķirtā balvu fonda 10 000 eiro tika izmantota 4000 eiro. Tātad pirmās vietas ieguvēja mets ar devīzi LIN ir atšifrēts kā Sijā nams, kurš metu konkursā, tā skaitā iesniedz arī piedāvājumu būvprojekta izstrādēju un autoru uzraudzībai par 351 310 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa. Šonedēļ beidzās metu konkursa rezultātu pārsūdzības termiņš un tiks uzsāktas sarunu procedūras ar Sijā nams. Vienlaikus informēja, ka sarunu procedūrā būvinženieru konsultatīvajam atbalstam būs piesaistīta Sijā CMB konsultantu grupa. Un pašlaik jau notiek līguma slēgšana ar Sijā CMB. Sarunu procedūrā tiks apspriesti tehniski jautājumi, kuri būs vērsti tieši uz piedāvātā meta uzlabošanu, jeb papildināšanu atbilstoši pasūtītāju prasībām. Kā būtiskākie ir izteikti šī plakanā jumta aizvietošana ar eksploatācijā izdevīgāku risinājumu, korpusu nedaudz citāda izvietošana. Tas ir domāts par šo vietu konkrēti, lai nešķērsotu gāzes vadu, kas būtiski padarītu lētāku šo projektu, un daži citi būtiski darba uzdevumi.
Jāatzīmē, ka neviens no piedāvātajiem metiem nesaņēma pašu augstāko vērtējumu. Pirmās vietas ieguvējs metā vērtēšanā saņēma 87,04 punktus, un otrās vietas ieguvējs just ieskatam un zināšanai 56,16 punktus no kopā 100 iespējamiem. Un arī šobrīd jau drīkst publiskot, ka otrās vietas ieguvējs meta devīzi ACAB 2017 ir SIA variantu studio sadarbībā ar akciju sabiedrību Palasts arhitekts. Tā kā šāda ir informācija šodien, tiks uzsākta saruna procedūra ar SIA NAMS, un par turpmāko mēs jūs noteikti informēsim nākamajās komitejās. Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Lūmīt, lūdzu. Paldies, ka prezentāciju. Saka, lūdzu, ārā laukumi nav paredzēti? Ārā laukumi ir metā paredzēti, viņi ir arī atspoguļoti, šeit atrodas visi ārā laukumi. Un ārā sporta laukums, kas bija obligātā prasība, ir šeit ar sarkano kvadrātu iezīmēts. Vēl ir ārā laukumi šis un šis ar speciālo segumu, nevis ar dabīgo segumu, bet tie ir iekš korpusiem ar atvērtu segumu un arī šis. Nu, divi šie noteikti, šie divi noteikti, zaļais un zilais. Tā kā, nu, sporta zāli nē, ja mēs runājam par ārā laukumiem, tad šie ir domāti mazākajām klasēm iekšpagalmi, brīvā laika pavadīšanai ar mākslīgo segumu, bet ārs. Šis ir sporta laukums, un šeit ir vēl ārā laukumi dažādām aktivitātēm un vecuma grupām. Paldies. Kāda bija punkta atšķirības ar pirmo un otro vietu? Tātad 87,04 pirmajai vietai un 56,16 otrajai vietai. No kopā maksimālajiem 100. Vēl kādi jautājumi? Jautājumu nav. Paldies. Tā. Trešais dienas kārtības jautājums par Muižas ielas būvprojektu izstrādi Karina Miķelsona, Pēters Sabrins un SIA L4 projektētāji Lūdzu. Atbilstoši attīstības komitejā izskatītajiem jautājumam, kad attīstības un investīciju daļa informēja par tehniskā projekta izstrādē aprēķinātajām izmaksām Muižas ielas projektam. Pirms sākam analizēt šo tehniskā projekta izmaksu kopsavilkumu, vēlos informēt par priecīgu ziņu, ka esam saņēmuši no Centrālās finanšu līguma aģentūras uzaicinājumu iesniegt projektu, kurā arī ir apstiprināts visas mūsu pieteiktās izmaksu pozīcijas un ir apstiprināts arī kohēzijas fonda finansējums 1,7 miljonu apmērā. Tātad tā ir tīrā Eiropas struktūra fondu līdzfinansējums, un šādu vēstuli saņēmām vakar, un tā ir ļoti laba ziņa, jo līdz šim mēs bijām tikai izturējuši šo atlases kārtu. Tātad atgriežoties pie izmaksu kopsavilkuma. Attīstības komitejā izskatot šo tāmju kopsavilkumu, tika ierosināts priekšlikums pārskatīt lokālu tāmas un meklēt iespējas samazināt finansējumu, jeb meklēt iespēju, kā efektivizēt šīs tāmas un samazināt koptāmi. Cītīgi tika strādāts gan pie elektrotīkliem, gan pie ūdens un tīklu izbūves kanalizācijas tīkliem, gan pie kanalizācijas aku izbūves, attīrīšanas akām, savācēju akām, pārskatītas tāmas, un kopumā esam samazinājuši šīs tāmas līdz, tātad mēs atgriezīsimies. Es arī atgādināšu visiem, kas nebija, un painformēšu, ka tātad priekšlikums bija sadalīt šo projektu realizāciju pirmo un otro kārtu, realizēt vienā kārtā, vienā projektā tieši atbalstam pret struktūra fondiem, un pirmās un otrās kārtas tātad finansējums kopā šajā L kolonnā, un kopējā summa no iepriekš piedāvātajiem ir samazināta par 200 000.
no attīstības komitejā izskatītā. Tātad būtiskākais ietaupījums tika rasts aizstājot gaismekļus, tieši gaismekļu objektus visas ielas garumā un pārskatot arī šos te lietus kanalizācijas savācēju akus un attīrīšanas objektus, atstājot šo te slodzi uz privātīpašniekiem. Tātad paliekot pie tā, ka konceptuāli tika nolemts realizēt 1. un 2. kārtu tieši ERF finansējumā, šodien mēs virzam tāmi, kas ir izskatīta ar visu inženieru speciālistiem, kas ir mūsu pašvaldībā, arī Ādažu ūdens iesaistījās, Leģenda Gold, un šī ir objektīvā tāma, kas šodien ir apstiprināta. Vērš uzmanību, ka būvniecības tiešās izmaksas ir 2 450 000 un netiešās, kas ir arī attiecināmas, ir 2 miljoni kopsumā. Tātad ir 108 000 vairāk un kopā veido 2 560 000. Ar finansistu izrunās šis jautājums un uz naudas plūsmu, kas iespaidu neatstāja, pašvaldībā bija paredzēts šis līdzfinansējums, un mēs aicinam apstiprināt šo 1. un 2. kārtas tāmi. Vienlaikus izskatījām arī 3. un 4. kārtu, kas atgādināšu ir veloceliņš un apgaismojumu līdz Rīgas gatvei, kas savienotu Muižas ielas šo te celiņu ar Rīgas gatves esošo valsts ceļu veloceliņu kā atsevišķa kārta, un vēl viena atsevišķa kārta ir Muižas ielas šķērsojums pāri aizstarp dambim un apgriešanās laukuma izveidošana aplūstošās palienas pusē. Arī šis tika izdalīts kā atsevišķa kārta, jo arī pēc būtības nav tieši saistīts ar uzņēmēju darbības teritoriju, bet pašvaldībā ir šāda infrastruktūras sakārtošana nepieciešama, un priekšlikums ir virzīt 3. un 4. kārti iepirkumā būvniecībai kā atsevišķas lotes un nākt uz finanšu komiteju pēc iepirkuma rezultātiem vērtēt, ja pie nosacījuma samazinātos 1. un 2. kārtas izmaksas iepirkuma rezultātā, iespējams, ka būtu iespēja realizēt tajā pašā finanšu apmērā 3. un 4. kārtu. Ja finansējums nesamazināsies, tad deputāti varēs lemt par to, ka 3. un 4. kārtu nerealizē. Atsevišķas lotes iepirkumā šādu iespēju paredz. Jā, vai realizē pašvaldības finansējumu, vai arī lemj, kad kā viņas realizēt atsevišķi. Lūk, šāds ir priekšlikums, jo, protams, iespējams, ka uz lielā iepirkuma fona rodas ietaupījums un iespējams, ka šī 3. un 4. kārta finanšu apmērā iet 1. un 2. kārtas ietvarā. Tāds ir priekšlikums no attīstības daļas un arī izskatīti, ir pieaicināts arī L4 pārstāvis, ja ir kādi jautājumi par tāmi, un ir arī mūsu ceļu inženieris, tā kā, ja ir vēl kādi jautājumi, aicinu uzdot. Lūdzu, deputāti, ir jautājumi. Tas ir jau viss ierēķināts gausums. Šeit augstāk vienkārši priekšsēdētājs ir samazināts. Tad kas tika izmests ārā, lai to 400 000 iekonomētu? Šeit, ja? Viss. Tātad lielākais ir aizstāt šie te gaismekļi, paši gaismekļi lampām. Un ir lietus noteku ūdeņiem tādas akas, priekšattīrīšanas savācēja akas, kuras nosacīti varēja pašvaldība realizēt, pēc būtības paliek uz uzņēmēju pusi, jo tas ir viņa radītais risks un paliek arī uz viņa atbildību. Bet pēc būtības, protams, var ņemt nost aktivitātes, bet atgādināšu, ka projekta mērķis ir atbalstīt tieši šos uzņēmējus, kas ir teritorijā, un tieši viņiem pievilkt šīs komunikācijas tīklus. Līdz ar to izskatot, speciālisti atzina, ka projektu realizēt bez pievadiem, bez pieslēgumiem šiem tieši industriālajām teritorijām mēs nesasniegsim projekta mērķi, tāpēc izvērtējot vienīgās tādas ekstras, kas projektā bija šī 3. un 4. kārta,
kuras nosacīti var vērtēt, kas nav tieši attiecināmas uz uzņēmēju, lai arī es uzskatu, ka virkne strādnieku tāpat pārvietojas ar velo vai pa gājēju celiņu no pieturas, un viņiem tāpat ir nepieciešams šis celiņš no Rīgas gatves līdz Mūžas ielai. Un tīri tehniski ceļu uzturēšanai, apkalpē ir nepieciešams arī šis apgriešanās laukums aizsargājumi. Tāpēc ir tas ierosinājums, ka 1. un 2. kārta ir pamatotas, un, kā es minēju, Varams ir arī atbalstījis visas šīs aktivitātes, un mēs saņēmām no CFL apstiprinājumu. Tāpēc šīs 1. un 2. kārtas pozīcijas netiek grozītas, bet 3. un 4. kārtu ierosinam atsevišķās lotēs sludināt kopā būvniecību un tad lemt, kāda būs atkarībā no tā, kāds būs piedāvātais finansējums. Paldies. Ir vēl kādu jautājumu? Būmīt, lūdzu. Sakiet, cik ir sadarbs līdzfinansējums, cik ir 1,7 miljoni ir piešķirts no kohēzijas fonda. Tātad mūsu līdzfinansējums sastāda 800 000. Kādu jautājumu? Bet es atgādināšu, ka tā lielākais īpatsvars, un kas neietilpst tajā projekta teritorijā, ko mēs arī uzņemamies, ir šī ūdens saimniecība. Mēs pa Katlapu ceļu vēl velkam tīklus, un tas viss jau ir šeit 1. un 2. kārtā. Tā kā pēc būtības tie ir kompleksi darbi, tā nav tikai ceļa infrastruktūra, tas vēl ir tīklu. Jāatcerās, ka uzņēmēji arī pretīm sola darba vietas un privātās investīcijas, kas nozīmē tātad, ka šī projekta vajadzētu arī rezultēties izaugsmē, attīstībā, arī nodokļos, ādažos, tātad, un kas ir arī kvalifikācijas kritērijas Varamā, mums jādemonstrē tātad šie pieaugumi, pretējā gadījumā pašvaldība nes finanšu neattiecināmības risku. Nevis uzņēmēji, bet mēs. Tad mums ir ļoti būtiski, ka privātie uzņēmēji savā pusē arī turpina investīcijas un paplašinās. Kāds, lūdzu, Artis? Nav LED, ir LED atstāts, ir tikai citi gaismekļi. LEDs ir atstāts, mēs ejam saskaņā ar energo plānu, ar izvirzītajām prasībām, bet ir nomainīts uz alternatīvu risinājumu uz lētāku. Jā. Vēl kādi jautājumi? Lūdzu, vienkārši es apstāstu to tālu, ka mēs mums aizverstam iepastā vēstulīt, man mazliet mūsināt lietas kolonizācijā līdz 2 metru dzīvumam, bez ceļa seguma atjaunošanas, tām 200 eiro metrā. Tas pārstāv 40% maz tirgus vērtību. Mēs gribējām to skaidrot, mēs nesaņēmām. Jūs laikam pēc tam samazināt par 15%. Tātad jā, tās mums izstādīt atbilstoši vidējā tirgus cenām uz šī gada 1. maija. Un kā jūs redzat, no izmaksas, bet tā mēs ir izdalīts gan materiāla cenas, gan darba cenas un naftas, gan tranšēju nostiprināšanu un visas pozīcijas. Tāmēr, protams, liek rezervi, kas ir faktori 15%, un tad nevar zināt, kas notiek tīri un kas ir ilga laika tiek īstenot. Tas ir tās cenas. Tirgus ceļi ir kā? Es varbūt gribētu papildināt L4 pārstāvi par cenām. Tieši tāpēc ir šis ierosinājums sludināt kopā būvniecības iepirkumu arī 3. un 4. kārtā, jo tieši iepirkums noteiks tās cenas, kas būs reālās izmaksas, par kuru šis līgums tiks noslēgts. Šobrīd šīs ir tehniskā projekta tāmes. Protams, viņas tiek balstītas uz tirgus situāciju, bet tirgus ir mainīgs, svārstīgs, un tāpēc aicinu šim jautājumam atgriezties pēc iepirkuma un lemt par 3. un 4. kārtu. Paldies, vēl kādu jautājumu? Tā, kolēģi, mums būs jānobalsot par šo tātad izmainīto tāmi, lai virzītos tālāk. Tad mums būtu jāapstiprina tāme un otrs Jūs neapstiprināt tāme, mēs piekrītam 1. un 2. kārtā. Tad lūdzu balsojumu par sekojošu jautājumu. Tātad deputāti balsojot par apstiprina 1. un 2. kārtas realizācijas izmaksas un
un principu, ka atsevišķi iepirkumā tiek izdalīta 3. un 4. kārta atsevišķā lotē, kas mums rada elastību un iespēju lemt par šo kārtu realizāciju atsevišķi vai nevirzīt uz būvniecību vispār, vadoties pēc kopējām finanšu izmaksām. Tātad šāda elastība. Lūdzu balsot, kurš par? Vienbalsīgi. Paldies! Lēmums atbalstīts. Es ceru, ka varēs nodot. Tātad plašumā. Attīstības komitejā izskatītie jautājumi par nekustamā īpašuma Staprīnas iemās Tīrmalas detālplānojuma projekta atcelšanu ziņos gribētājs. Labdien! Saņemts privātpersonas iesniegums ar lūgumu atcelt detālplānojumu projektu īpašumam Tīrmalas, iesniedzējs īpašnieks, viņam tādas tiesības ir. Viņš uzskata, ka viņš netaisās attīstīt šo īpašumu vairs un grib būvēt vienu dzīvojamo māju un vairāk neko. Izskatījām šo te jautājumu attīstības komitejas sēdē un rekomendējām pieņemt šādu lēmumu, tātad atcelt detālplānojumu projektu īpašumam Tīrmalas. Vai par šo ir kādi jautājumi? Šis mums ir 2. gadiens, kad atceļam detālplānojumu. Viņš jau bija sadalīts, ja vēl nebija? Nē. Tad nekas mums sadalīts, viņš tāds kā ir, tā ir. Vai deputātiem ir jautājumi? Lūdzu balsojam, kurš atbalsta lēmumu atcelt 2012. gada 28. februāra lēmumu numur 15 par detālplānojumu Ādažu novadas Staprīnas iemu nekustamajiem īpašumu Tīrmalas apstiprināšanu. Kurš par? Vienbalsīgi. Paldies. Nākamais ir arī privātpersonas iesniegums ar lūgumu atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašumam Aldēra ciemā Dunki. Tad tas ir ar mērķi atdalīt zemes vienību, kur izvietot LRP torņi. Attīstības komitejas sēdē nolēmām papildināt lēmumu projektu ar punktu, ka pirms būvniecības ieceres, saņemot pieteikumu būvniecības iecerei, jāveic šī būvniecības ieceres publiskā apspriešana. Citādi attīstības komiteja atbalstīja šo lēmumu projektu, tad tas papildus punkts ir iekļauts neņošā daļā. Vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu balsojam, kurš atbalsta lēmumu atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Dunki zemes vienībai un mērķi pamatot zemes gabalu sadalīšanu. Kurš par? Vienbalsīgi lēmums atbalstīts. Paldies. Nākamais arī ir privātpersonas iesniegums ar lūgumu atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašumam Ādažu ciemā skolas ielā 24. Tur ir uzsākt jau projektēšana, izprojektēts 3 savrokmājas, un projektā ir arī ietverta sadalīšanas iespēja, ko tagad īpašnieks vēlās arī īstenot. Izskatījām šo lēmumu projektu attīstības komitejas sēdē un rekomendējām apstiprināt. Vai par šo ir vēl kādi jautājumi? Deputātiem jautājumu nav. Lūdzu balsojam, kurš atbalsta lēmumu atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamām īpašumam skolas ielā 24. Kurš par? Vienbalsīgi lēmums atbalstīts. Paldies. Nākamais arī privātpersonas iesniegums ar lūgumu atļaut sadalīt īpašumu dīķīši, tātad īpašums sastāv no 2 zemes vienībām, katra ar savu kadastru apzīmējumu. Bija mūsu diskusija par šo attīstības komitejas sēdē, un attiecīgi diskusijas rezultātā mēs papildinājām lēmumu projektu ar punktu ar šī te priekšlikumu ierosinātāju jāslēdzas servitūru ceļu līgums par to īpašuma daļu, kas atrodās ielas sarkanajās līnijās. Tas mums tāds kompromiss lēmums, bet principā attīstības komitejā rekomendējam apstiprināt šādu lēmumu. Vai par šo ir kādi jautājumi vēl? Jautājumu nav. Lūdzu balsojam, kurš atbalsta lēmumu atļaut sadalīt nekustamo īpašumu dīķīši. Kurš par? Vienbalsīgi.
Paldies. Un vēl viens privātpersonas iesniegums ir lūgumu atļaut sadalīt īpašumu Ādažu ciemā Augusti, kas ir pie attīrīšanas iekārtām, lai turpināt attīrīšanas iekārtu attīstību. Īpašums sastāv no vairākām zemes vienībām, un šī gadienā īpašnieks lūdz atdalīt 2 zemes vienības, kuras ir nepieciešams attīrīšanas iekārtu turpmākai attīstībai. Izskatījām šo jautājumu attīstības komitejas sēdē un rekomendējam apstiprināt šādu lēmumu. Vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsot. Kurš atbalsta lēmumu atļaut sadalīt nekustamo īpašumu Augusti? Kurš par? Vienbalsīgi lēmumu pieņemts. Paldies. 9. dienas kārtības jautājums par saistošo noteikumu par apstādījumu teritoriju labiekārtošanu un aizsardzību projektu. Ziņo Iveta Grīviņa. Deputātiem jautājumi nav. Lūdzu balsojam, kurš atbalsta lēmumu apstiprināt saistošos noteikumus par apstādījumu labiekārtošanu un aizsardzību. Kurš par? Vienbalsīgi lēmums pieņemts. 10. jautājums par darba grupas izveidi par BMX trases novietošanu. Ziņo Iveta Grīviņa. Lūdzu, deputāti balsojumu, kurš atbalsta lēmumu izveidot darba grupu BMX parka izveidošanai. Lūdzu, un personāla sastāvs kā redzams ekrānā. Lūdzu, balsot, kurš par? Vienbalsīgi, lēmums atbalstīts. 3. jautājums bloks finanšu komitejā izskatītie jautājumi. 11. darba kārtības punkts par darba grupas izveidu nekustamā īpašuma Gaujas 33 izmantošanas mērķu noteikšanai. Ziņo Iveta Grīviņa. Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi, vai varam balsot? Lūdzu balsojam, kurš atbalsta lēmumu izveidot darba grupu sekojušā sastāvā, kā jums uz ekrāna, Gaujas ielas 33 labāko izmantošanas mērķu, sabiedrisko funkciju īstenošanas izvērtēšanai. Kurš par? Lūdzu balsojam. Vienbalsīgi, lēmums atbalstīts. 12. par Ādažu novada vēlo koncepciju Iveta Grīviņa. 2013. gada 7. oktobra lēmumu pieņemt lēmumu par darba grupas izveidošanu. Vēlo tādu tīkla attīstības koncepcijas izstrādē. Darba grupā izstrādāja savu projektu un finanšu komitejas sēdē tika akceptēts koncepcija. Koncepciju. Lūdzu, deputāti balsojumu, kurš atbalsta protokolu lēmumu apstiprināt velocelēm tīkla attīstības koncepciju. Kurš par? Vienbalsīgi lēmums atbalstīts. 13. par noteikumiem par delegāciju un atsevišķu personu uzņemšanas, amatpersonu pasākumu organizēšanas un reprezentācijas izlēmumu. Anita Vaivada, lūdzu. Finanšu komitejā tika izskatīti noteikumi par delegāciju un atsevišķu personu uzņemšanas, amatpersonu pasākumu organizēšanas un reprezentācijas izdevumiem. Tur tika izstrādāta ar mērķi, lai noteikti vienotu kārtību pašvaldības struktūra vienībās un
struktūrvienībās un iestādēs, kā uzskaitīt reprezentācijas izdevumus un ierakstīt. Lūdzu atbalstīt domu šo noteikumu apstiprināšanu. Vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu balsojam, kurš atbalsta noteikumus par delegāciju un atsevišķu personu uzņemšanu, amatpersonu pasākumu organizēšanas un reprezentācijas izdevumiem. Kurš par? Vienbalsīgi lēmums atbalstīts. 14. dienas kārtības punkts par grozījumiem SIA Ādažu namsaimnieks deleģējumu līgumā. Ziņo Natāļa Krisnāva. Jautājums izskatīts Finanšu komitejā un lūdzu arī atbalstīts un lūdzu apstiprināt. Un vienošanās par grozījumiem deleģējumu līgumā ar namsaimnieku. Vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumu nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu par grozījumiem deleģējumu līgumā. Par apstiprinot, tātad atbalstīt vienošanos ar grozījumiem 2016. gada 6. janvāra līgumā ar Ādažu namsaimnieku, kurš pievienots pielikumā. Lūdzu balsot, kurš par? Vienbalsīgi lēmums atbalstīts. 15. dienas kārtības punkts par tirdzniecības atļaujas izsniegšanu. Natāļa Krisnova. Ir saņemts iesniegums no SIA Taču Būda ar lūgumu atļaut organizēt tirdzniecību ar lietotām rūpniecības un saimniecības precēm saulniekos katru sestdienu no 16. gada 1. jūlija līdz 1. oktobrim. Ir jautājums atbalstīts Finanšu komitejā, lūdzu arī rekomendēt. Vai kādi jautājumi? Nav. Lūdzu balsojumu, kurš atbalsta lēmumu atļaut SIA Taču Būdu organizēt tīlu tirdzniecību sestdienās no 1. jūlija līdz 31. oktobrim no 9 līdz 14. Nomaksājot pašvaldības nodaļu. Lūdzu balsot, kurš par? Vienbalsīgi atbalstīts. Paldies! Zemes jautājumu ziņo Volijas Kuks. 16. dienas kārtības punkts. Zemes jautājumu tika izskatīti Finanšu komitejas sēdē. Un es informēju par iespējamām izmaiņām. Sagatavot protokolā no pirmā sadaļā sēdes laikā tieši saņems viens iesniegums ar punkts 1.6. Papildinās, tur bija lūgums samazināt nomas zemes platību. Tur ir jānosniedz vienošanas ar nomnieku samazināt šo te mazdārziņā zemes platību. Un otrā sadaļā tur bija par tomas piekrišanu, zemes iegūšanu īpašumā. Tad es informēju, līdz tomas sēdē nav iesniegts darījuma aktu norakstu, kā to nosaka likums. Tur bija izņemts ārā viens punkts par darījumu, par nekustamā īpašumu cīlu ielā 11. Acīm redzot, viņš tiks iesniegts uz nākošu tomas sēdes. Paldies! Vai deputāti var atbalstīt precizētu Finanšu komitejā izskatītos zemes jautājumus ar balsojumu? Var. Lūdzu balsot. Kurš atbalsta zemes jautājumus? Vienbalsīgi. Paldies! Lēmums pieņemts. 17. dienas kārtības punkts par izmaiņām būvvaldes struktūrā ziņo Andris Stricis. Jautājums tika izskatīts gan attīstības komitejas sēdē, gan finanšu komitejas sēdē un tika izdiskutēts un ir lūgums atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Vai deputātiem ir jautājumi, iebildumi? Lūdzu, Edmunds. Mēs finanšu komitejā runājam, ka izskatīt iespēju, ka cilvēks un laiku studenti ir kaut kas šeit nedēļā šo jautājumu, kas virzies. Tātad Skričkungs vai izpildījums? Jā, var papildināt. Šodien mums ir telefons apstiprināts, ka viena no studentiem būtu gatava pamēģināt savus spēkus, rītīgi ierodās, apskatīties, kas ir darba apjoms. Nu, paskatīsimies. Nebija droša, ja tā sistēma ir absolūti jauna, viņiem nav zināma, ja, un tas prasas laiks, ko viņam prasa, viņa neilgs. Viņi nevar tur mēnešiem sēdēt šeit uz strādā. Nu, Dieva laima ādažnieki, pamēģināsim viņi. Bet ir mājaslapā, ja? Mājaslapā,
Bet, kolēģi, varbūt darām tā, šis lēmums stājas spēkā, ja tātad finanšu ietekme rodas ar 1. oktobru. Protams, kaut kādu mēnesi atpakaļ mums ir jāveic. Nē, ar 1. augustu. 1. augustu, jā? Nu labi, 1. augustu, jā. Bet, pamēģinam ar to studentu, bet, būsim reāli pilnu slodzi. Man students ir students un mācās, bet pilnu slodzi. Ir tā naiva cerība, bet mēģinam, ja rodās, ņemam studentu vai līgstam uz kaut kādiem labākiem noteikumiem, bet tā cerēt, ka šo pastāvīgo funkciju pildīt bez maksas, pašlaik mēs nevaram. Tā kā paralēli mēģinam, trenējamies, bet šis lēmums vismaz mums ļauj virzīties uz sagatavošanos, atlasot šo te līguma darbinieku uz laiku. Vai ir kādi jautājumi, vai varam balsot? Lūdzu, deputāta balsojumu. Kurš atbalsta lēmumu ar 2014. gada 1. augustu apstiprināt valodas struktūrā jaunu amatu datu ievades operators, nosakot amatu algu 787 eiro pilnas slodzes darbā? Kurš par? Lūdzu, personāla balsojumu. Jānis Nīlans par. Eraldāns par. Līgums Pūters par. Pēters Pūters par. Māris Piņģuts par. Pēters Balzāns par. Iris Antonās atceras. Eviņš Šepers pret. Tā, 8 par, 1 atturas, 4 pret. Lēmums pieņems, atbalstīts. Paldies! 18. dienas kārtības punkts par grozījumiem Ādažu novada domas 2014. gada 22. oktobra saistošajos noteikumos nr. 30 par teritoriju kopšanu un būju izturēšanu. Ziņo Andris Pricis. Jā, jautājums tika skatīts Finanšu komitejas sēdē, un principā līdzīgi jautājumi arī iepriekš ir izskatīti ar gan attīstības, gan Finanšu komitejas sēdē, un šeit ir veikti tikai nelieli ministrijas ieteikti lielākoties redakcionāli labojumi saistībā ar to, kad ir mainījušies normatīvajā lūgums atbalstīt. Vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu balsojumu, kurš atbalsta grozījumus saistošajos noteikumos. Numur 30 par teritoriju kopšanu un būju uzturēšanu. Kurš par? Vienbalsīgi lēmums atbalstīts. Citi jautājumi. 19. dienas kārtības punkts par pašvaldības 2015. gada publiskā pārskata apstiprināšanu ziņo domas priekšlikums. Atbilstoši likumam par budžetu finanšu vadību ir noteikts, ka pašvaldībām līdz kārtējā gada 1. jūlijam ir jāapstiprina publiskais pārskats par iepriekšējā gada. Mēneša laikā pēc viņa apstiprināšanas pārskats ir jāpublicē pašvaldības mājaslapā un jānosūta elektroniski varam kopējai publicēšanai. Sagatavotais publiskā pārskata projekts ir izstrādāts vadoties no iepriekšējā gada pieredzes un varam metodiskajiem norādījumiem pašvaldībām par publisko pārskatu sagatavošanu. Kādā pašvaldība, protams, viņi izstrādā ar savām kaut kādām razīmītēm, daži liek fotogrāfijas, bet obligātā prasība ir, ka šajā publiskajā pārskatā jābūt rezultatīvajiem rādītājiem salīdzinājumā pret vairāku gadu periodu, kā arī viņam ir jābūt vizualizētam ar grafiskiem, statistikas datiem. Fotogrāfijas netiek īpaši atbalstītas. Pašvaldības kopējais publiskais pārskats ir vairāk nekā 100 lapas. Tur mēs pieliekam klāt katras pašvaldības iestādes pārskatu par iepriekšējā gadā paveikto. Bet to mēs nesūtam. Varam nosūtam tikai sākotnējo daļu līdz pielikumam, ieskaitot, kurā pievienots domas lēmums, ar kuru šis pārskats tiek apstiprināts. Lūdzu, doma apstiprināt publisko pārskatu. Vai deputātiem ir jautājumi? Lūdzu deputātu balsojumu, kurš atbalsta lēmumu apstiprināt 2014. gada publisko pašvaldības pārskatu. Kurš par 15. gada? Tātad te ir kļūdumi. Kurš atbalsta 2015. gada publisko pārskatu? Vienbalsīgi lēmums pieņemts.
Par grozījumiem Ādažu novada domas 13. gada 23. jūlijas aizstošajos noteikumos numur 19 Ādažu novada pašvaldības nolikuma ziņojuma Pelikas no lūdzu. Tika izteikts priekšlikums palielināt sociālās komitejas locekļu skaitu, līdz ar to ir sagatavoti grozījumi Ādažu novada pašvaldības nolikumā, izgrozot no 4.2 apakšpunktu sociālā komitejas 7 locekļu sastāvā. Kolēģi, kādi ir priekšlikumi attiecībā sociālo komiteju? Atstāt tādu, kāda bija līdz šim. Tātad, kolēģi, mēs esam arī saņēmuši Pētera Balzāna atkārtot iesniegumu nevirzīt viņu uz Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju, tātad ar lūgumu pamatojot, lai nebūtu jāgroza nolikums, un proti situācija, kas veidojās mums mainot kolties, tātad komiteju cilvēku sastāvu, ir, ka zūd, sauksim tā, politiskais līdzsvars vai paritāte, kurš tur bija iedibināts. Ja? Jo tikko mēs veidojam šos te, katrai 7 locekļus, un šajā gadījumā izmainās personāla sastāvs starp pozīciju opozīciju. Būtībā mēs kaut kādā veidā politizējam šo darbu un pakļaujam iespējamiem riskiem, tuvojās vēlēšanas, un var veidoties situācija, ka komiteja ir darba nespējīga vai citai komitejai jālabo citas komitejas sabalsotie sociālajie dzīvokļi vai kādu jautājumu. Un tur faktiski veidojās zināms risks no tā, ka mēs palielinām šo te personāla sastāvu. Un līdz ar to arī tātad Balzāna ieteikums bija nemainīt šo te personāla sastāvu līdzsvaru Izglītības, kultūras un sporta komitejā. Un tādā veidā mēs šo te līdzsvaru saglabājam. Tas, kas paliek atvērts, tātad, ja kāds no deputātiem, kas ir iegājis komitejā, vēlas atbrīvot savu vietu, ir pārdomājis, vai dot citam deputātam vietu strādāt, tad šāda iespēja pastāv, kā piemēram sociālā komitejā darbojās tātad 6 deputāti, Ilze Juzufonika, Petersonai izējot dekrēta atvainājumā šo vietu aizņem Adrija Keiša. Un šobrīd ir jauna situācija, tad Adrija Keiša var izvēlēties aizņemt šo vietu vai neaizņemt. Un tā ir viņas izvēle. Mums nav domēji varas pār šo te deputātu vēlmi aizņemt šo vietu vai ne. Tāda ir šī situācija, kā es viņu šobrīd redzu. Situācija nav ļoti draudzīga pret Ilzi Juzufoneku Petersonu, jo tiešām ieņēma vairākus amats, kas tagad ir jau aizņemti, bet tīri procedurāli mums ir sasiets rokas. Kārtības rullis tad nosaka gan šo te amatu piešķiršanas kārtību, gan arī nosakot šo te locekļu sastāvu, arī zināmā vērā veidot šo te politiskā līdzsvara balansu, jo, kā saprotam, šie ir darba orgāni, kas nav būtībā politizējami ar balsošanas mašīnu, tad viņam jāstrādā kopsolī ar domas administratīvo resursu. Ja mēs šo jautājumu deformējam, tad faktiski var veidoties tāda kā darba nespējas situācija, kurā komitejas savā starpā karo. Vai ir kādi priekšlikumi? Lūdzu, Edmund Pungi. Paldies. Man uzrunāja šie ievadvārdi. Es gribētu ierosināt šajā sakarā iepirkuma komisiju, tomēr atjaunot šo līdzsvaru divus opozīcijas deputātus. Vairāk iepirkuma komisijā nav šobrīd opozīcija pārstāvja. Lai nebūtu viss tas, ko tu teici, ar iepirkuma komisiju, tad
jūs ierosināt uz nākamo domas sēdi pārskatīt personāla sastāvu iepirkuma komitejā? Komisijā, piedošana. Lūdzu, iesniedziet priekšlikumu, virzam uz domas sēdi. Jā, šobrīd lēma projekts mums ir par komitejām, par komisijām. Mēs neesam faktiski dienas kārtībā iekļaujuši šo jautājumu. Viņš noteikti ir iekļaujams, viņš noteikti ir diskutējams un izskatāms no visdažādākiem aspektiem. Tātad to varam paturēt atmiņā, ja būs šāds iesniegums, esam iekļaujuši dienas kārtībā. Lūdzu, Edviņš Šēters. Man ir priekšlikums, ka varbūt svarīgi, tad, jo nav runāts par aplīkēšu, vai viņam mieži dot to vietu vai nav to vietu, ja, un varbūt arī šo jautājumu pārceļam uz nākošo sēdi, kad spriežam par iepirkumu komisiju, un līdz ar to spriežam šo jautājumu par sociālo komiteju. Jautājumu par sociālo komiteju var skatīt kaut vai katru sēdi. Lūdzu. Juridiski nekādu pretrunas neredz. Tātad paturam prātā, un, ja ir vēlme, lūdzu iesniedziet šo priekšlikumu, esam iekļaujuši tuvākajā domas sēdes dienas kārtībā. Tātad šodien vajadzētu balsot, vai mēs vēlamies tagad mainīt nolikumu vai nevēlamies. Ja mēs nevēlamies mainīt nolikumu, tātad viss paliek, komitejas paliek tādā sastāvā, kādas viņas bija līdz šī. Un tas ir šī lēmuma būtība. Tādā locekļu skaita. Tad, kolēģi, tad šodien mēs šo jautājumu neskatām, par cik ir radušās jaunas ieceres, kuras ir attiecīgi jādiskutē, jāsagatavo. Šodien šis jautājums nav balsojums. Balsojam? Jā. Tur ir sociālā komiteja palielināts par 1 locekli. Mēs balsojam vai nu par vai pret, un tagad mēs izlemjam, vai mēs gribam palielināt vai negribam palielināt. Tātad, labi, kolēģi, tad nobalsojam, jo šis tātad sastāvs, tātad šodien mums ir balsojums. Tātad nobalsojam par skaitlisko sastāvu sociālajā komitejā, kurš balso par sociālās komitejas paplašināšanu 7 locekļu sastāvā. Lūdzu balsojumu. Kurš par? Lūdzu personālu balsojumu. Par sociālo komiteju. Tātad lūdzu personālu balsojumu. Pēteris Glāzāns pret. Māris Piņķuks pret. Pēteris Pulkēts pret. Ārķis Grots pret. Valērijas Pilāns pret. Herona Dārgsona pret. Jānis Jānis pret. Paldies. 1, 2, 3, 4, 5 par. 8 pret. Lēmums nav atbalstīts. Tad pārējās komitejās nav izmaiņas, tie jautājumi nav balsojumi. Paldies! Tātad šo jautājumu slēdzam. Tātad netiek atbalstīts izmaiņas sociālajā komitejā un uz priekšu, kolēģi, tad, ja ir iesniegumi, varam mums diskutēt kārtējās domas sēdēs. Paldies! 21. punkts par deputātu Silvas Petersons Izaponovas iesniegumu. Tātad šis jautājums izriet no tikko izskatītā jautājuma. Tātad sociālā komitejā doma neatbalstīja personāla sastāva skaita palielinājumu, līdz ar to šis jautājums šobrīd nav balsojams. Ja ir izmaiņas nākamā domas sēdē, tad ir iespēja atgriezties pie šī vai cita iesnieguma. Tad šo jautājumu nebalsojam, ja? Man zināšana. Paldies! Tā, mēs izskatījis domas sēdes atvērto daļu. Mums ir viens, tātad domas sēdes slēgtātais jautājums.
piedarošos personas atstātu zāli. Tā, paldies.